Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja dari to kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojas pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan atverot Bībeli sākuma skolas vecuma bērniem. Šīs būs A gada 2. ceturkšņa Dievs ir ar mani pirmās nedēļas lasījums. Trešdiena. Mednieks un gans. Vai tu esi kādreiz saticis cilvēku, kas ir tieši tāds pats kā tu, kuram acis ir tādā pašā krāsā, mati ir tikpat gari un augums ir tieši tāds kā tev? Kā tu domā, vai ir kāds uz šīs pasaules pilnīgi tāds pats kā tu, raksturā un izskatā? Lasīsim šodienas Bībeles stāstu par Ēsavu un Jēkabu un to, cik atšķirīgi viņi bija. Bieziem sarkaniem matiem klāts, mazulis Ēsavs izauga par skaļu un darbīgu zēnu, bet viņš izbaudīja brīvību savvaļā, kļūstot par izveicīgu mednieku lauku cilvēku. Tēvs Īzāks apbrīnoja Ēsava drosmīgo un bezbailīgo dabu. Viņam patika dzirdēt par Ēsava aizraujošajiem piedzīvojumiem kalnos un tuksnešos. Ēsavs bez šaubām atgriezās mājās no medībām, nesdams līdzi sagādātos putnus un dzīvniekus, lai dalītos tajos ar ģimeni. Atšķirībā no vecākā dvīņa, Jēkabs bija kluss un maigs. Viņam patika uzturēties tuvu mājām, strādāt dārzā un rūpēties par aitu un kazu ganāmpulkiem. Māte Rebeka novērtēja viņa maigo, mieru mīlošo sirdi. Maigais Jēkabs izplatīja savu mīlestību kā siltus saules starus. Jēkabs un Ēsavs bija atšķirīgi, jo Dievs tos radīja unikālus un ļoti īpašus. Iedomājieties, kāda būtu pasaule, ja Dievs visus radītu vienādus? Bībele saka, kādu katrs dāvanu saņēmis, ar to kalpojiet cits citam. Mīlošais Dievs mūs ir radījis unikālus, lai mēs varētu dalīties ar savām dažādajām dāvanām. Ēsavam bija dāvana bezbailīgi medīt un dalīties ar nomedīto. Jēkabam bija maigas laipnības dāvana. Kamēr viņi palika labi Dieva draugi un ļāva viņam vadīt savas izvēles, brāļu dzīve bija par svētību citiem. Padomā un pastāsti. Bībelē 1. korintiešiem 12. nodaļas 4. un 5. pantā ir teikts: Ir dažādas dāvanas, bet viens pats gars. Ir dažādas kalpošanas, bet viens pats kungs. Kādas dažādas dāvanas Dievs ir devis jūsu ģimenes locekļiem? Pateicieties Dievam par šīm dāvanām. Un kādas dāvanas Dievs ir devis tev? Mūsu gudrais Dievs mūs radīja atšķirīgus un īpašus, lai mēs varētu svētīt citus dažādos veidos. Vai atceries, kas teikts tavā šīs nedēļas atmiņas pantā? Kas pieder tiem, kas bīstas to kungu? Klausīsimies atmiņas pantus sakām vārdi 14, 26.
apsnīs, un arī viņa bērni tur būs pasargāti. Sakām vārdi 4, 26. Laiks lūgšanām. Pateicies Dievam, ka Viņš mūs visus ir radījis atšķirīgus un īpašus.